Šī ir jaunā ģimene, kurā tikko ienākusi mazā atvase. Vecākiem darba ir pilnas rokas, un arī izdevumi ir pieauguši. No nākamā gada viņa finansiālā situācija uzlabosies. To iespaido divi ļoti nozīmīgi faktori. Pirmkārt, pateicoties progresīvo virzītai nodokļu reformai, strādājošie, kas ik mēnesi saņem līdz 2000 eiro, turpmāk nodokļos maksās ievērojami mazāk. Tie ir 80% Latvijas iedzīvotāju. Otrkārt, vecākam, kurš atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā un turpina gūt ienākumus, 50% vietā tiks saglabāti 75% no vecāku pabalsta. Lasi vairāk par to, kā 2025. gada valsts budžets strādās tavā labā, atslogos Latvijas ģimenes un pensionārus, kā arī stiprinās iekšējo un ārējo drošību, Progresīvie LV, /budžets.